Čau, te Karīna! Paldies, ka tu iečikojies arī šīs nedēļas jaunajā epizodē Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu. Īpašs paldies un sveiciens Signet Bankai par to, ka viņi atbalsta šīs epizodes. Un šonedēļ pie manis ir ciemos viena investore. Jūs viņu iespējams atpazīsiet tām dāmām, kuras bijuši šī gada pirmo mītapu maijā, kā viena no manām paneļa runātājām. Tā ir Ilze Zumenta. Ilze, čau! Čau, Karina. Tātad profesionālajā jomā tu esi stratēģijas vadītāja Vācijas e-komercijas uzņēmumā Customization Group. Es tevi pazīstu no brīža, kad tu arī šobrīd tu to dari, bet kad tu strādāji ar studentiem un runāji ar viņiem par investīcijām un ieguldīšanu. Un, protams, ka es vienmēr par tevi kā tā pirmā asociācija, kas man ir, ka tu esi tāda ļoti rūpīga, disciplinēta krājēja un arī investora. Un man jāatzīstās, ka šodien no arī klausītājām, tās, kuras ļoti man raksta un gaida vairāk sarunas tieši par ieguldīšanu, tad mans plāns šodien ir tieši par to arī vairāk ar tevi parunāties. Bet tādam iesildošanam jautājumam, varbūt tām dāmām, kas nebija mītapā un tām dāmām, kas tev mazliet mazāk zina, vai tu vari ieskicēt tā tava tiešām tā atbildība par finansēm, atbildība par krāšanu, atbildība par investēšanu, vai tā tev ir ielikta šūpulī, vai kā tu to esi apguvusi? Pirmkārt, man jāsaka, man ir liels prieks dzirdēt, ka tev raksta sievietes un saka, ka viņas grib vairāk dzirdēt tieši par investīcijām, jo man liekas, ka, ja kaut kādā ziņā ar to krāšanu, tas ir tas pirmais solis, uz ko ir ļoti forši pamudināt sievietes par to domāt, tad īstenībā investīcija ir tas, kur angliski teikt, where the magic happens, kur īstenībā tā ir tā lieta, par ko vēl vairāk jārunā. Tā kā sākotnēji man liels prieks dzirdēt, ka tas tiešām ir tā kā tēma, kas kļūst plašāk interesanti. Un vai es ar šo savu prasmu piedzimusi šūpulī? Atbilde ir noteikti nē. Aha, jāsaka, ka domājot par šo jautājumu, gatavoties šim, es pat nedaudz pārnoju to ar saviem vecākiem, jo man likās, es viņiem jautāju, vai viņi neapvainosies. Ja es teikšu patiesību, kad īstenībā man liekas, ka mēs savās rīcībās ar naudu esam pilnīgi pretēji, vai vismaz kā es vēsturiski to atceros par viņiem. Un ja tagad man liekas, ka man vecāki ir vairāk tā kā, tagad varbūt viņi ir savā veidā mācās no manis vairāk, vai vairāk tā kā ietekmējās no manis, tad to, ko es atceros no kaut kādiem viņu bērnības stāstiem, vai tad, kad mani vecāki bija jauni, viņi bija tāds pāris, kaut arī viņi abi ir strādā ļoti racionālās profesijās. Man mamma ir ārsta un tētis ir strādājis energo jomā, un man vienmēr ir līdzies, ka tie stāsti, ko es par viņiem zinu, ir tādi bišķiņi traki, ka, piemēram, ka viņi bija jauni, tikko apprecējušies, sāk dzīvot kopā, un viņiem vienā brīdī, tās naudas gandrīz vairs nebija, un viņi aizgāja, viņiem bija izvēle nopirkt kaut ko ēst vai nopirkt loterijas biļeti, tad viņi nopirka šo loterijas biļeti. Un tas, protams, ir ļoti romantisks stāsts, kā viņi arī kaut ko vinēja, un tad viņi ēda kūkas, un tas viss beidzās ļoti laimīgi, bet man vienmēr par šo domājot liecies, cik forši, traki, romantiski viņi bija, bet tas pilnīgi nav par mani, tas ir tā kā man šāda sajūta noteikti ievestu lielā stresa situācijā, un tas noteikti nebūtu tas lēmums, ko es pieņemtu. Līdz ar to, tā kā skatoties varbūt atpakaļ uz to, kā es vismaz vēsturiski vai manu vecāku jaunībā uztvēru viņus, tad es sevi redzu pilnīgi kaut kā savādāk. Man ir daudz svarīgāka šī drošības sajūta, man ir daudz svarīgāka šī sajūta, ka nauda ir kaut kas, kas rada man šo drošības sajūtu, līdz ar to es arī tai pieeju pilnīgi savādāk. Bet tad vai tu teiktu tā, ka tu biji tas pieaugušais tajā beigu galā savā bērnības ģimenē, kurš tad teica tajā brīdī, ja vecāki, flirtē ar ideju vai vakariņas vai loterijas biļeti, un tad atnāk Ilze un saka, klausieties, vajadzīgs nopirkt vienkārši kartupeļus. Zin kā, es domāju, ka tad, kad mēs piedzimām kā bērni, tad arī viņi tie finanšu pārvedumi vairāk mainījās, viņi arī kļuva daudz atbildīgāki, un līdz ar to mēs varbūt ar māsu to tā nepiedzīvojām, bet šie stāsti, ko es esmu dzirdējis par viņu jaunību, tā kā pilnīgi nerezonē ar mani ar to, ka tas varētu būt kaut kā līdzīgi, kā es rīkotos. Līdz ar to, es domāju, vai tas ir tā kā šūpuli ielikts, kā teici, visticamāk, nē, tas vairāk ir kaut kāda tā kā personības šķautne, kas šo manu rīcības, manas paradumus ar naudu ir veidojuši. Ļoti interesanti. Es pilnīgi tā kā uzbūru to ainiņu ar to izvēli starp to loterijas biļeti vakariņām. Galvenais, ka viņi uzvarēja, bet tās kūkas, Forši. Labi, ķeramies klāt tai ieguldīšanas sadaļai. Man gribās sākumā ar tādu ievadu jautājumu par to,
Kur tu pati tagad ieguldi? Kas ir vispār tava ieguldījuma, tāda šī brīža tie paradumi, tā rutīna? Kā tu par to domā? Es varbūt pastāstīšu drusku atpakaļ par to, kurā brīdī es sāku investēt. Man liekas, tās pirmās investīcijas bija kaut kur 2017. 18. gadā, kad sāka parādīties aplikācijas, kur to izdarīt bija ļoti viegli. Jā. Un tas bija vairāk tā kā spēlējoties, kaut ko pamēģināt, pāris uzņēmuma akcijas, ko tu labi zini. Un tas bija tā kā ļoti vēl nenopietni. Un tādi pirmie soļi, kad vienkārši tās investīcijas kļuva daudz pieejamākas, daudz vienkāršāk pieejams. Un tad 2019. gadā, kā tu teicu, es sāku mācīt finanses studentiem universitātē, un es sapratu, ka es gribu viņiem mācīt nevis tikai to teoriju, ko es varu iemācīt pēc savas izglītības, spriežot vai pēc savas pieredzes. Es gribu viņiem iedot arī tādu ļoti praktisku pieeju, to, kā tieši rīkoties ar naudu, kaut kādas konkrētas lietas, kā nevis tikai runāt par gaidāmajiem, kā būtu pareizi, kā raksta teorijas grāmatās, bet vairāk tieši, kā tas praktiski notiek. Un padalīties arī ar kaut kādiem saviem piemēriem. Un līdz ar to tajā 2019. gadā, kad es sāku, es sapratu, ka, es nevaru mācīt to, ko es nezinu. Līdz ar to man ir jāizmēģina visas tās lietas, jāizmēģina visas tās iespējas, kas reāli investējot ir. Un tas bija brīdis, kad es izmēģināju gandrīz visu. Un daudzas no tām lietām, ko es toreiz izmēģināju, es sapratu, kas man dara, kas man nedara. Un tas noteikti arī kaut kādā veidā atvērs man plašāk to investīciju pasauli, nevis tā kā sākot konkrēti kaut kādos ļoti, ļoti limitētos finanšu instrumentos, bet vairāk tā kā bišķiņ no visa, un tad skatos, kas man dara. Un tad atgriežoties pie tā, ko tu vaicāji, kāds ir tas mans pašreizējais skats uz investīcijām, es teiktu, ka man ir nostabilizējusies kaut kāda lielākā daļa ar tādiem racionālām investīcijām. Es teiktu, ka kaut kādi 70% man pašlaik atrodas biržā tirgotajos fondos, jeb ETF-os. Tā ir tāda mana finanšu higiēna, kur es nedomājot, netērējot laiku, daudz analizējot, vienkārši katru mēnesi konkrētu daļu ieskaitu tajos. Un tad tie pārējie 30% vēl joprojām ir sadalīti pa visām šīm interesantajām kategorijām, kur kas, tad es paskatos arī kaut ko jaunu, es paskatos individuālas akcijas, obligācijas, kriptovalūtas, uzkrājošo apdrošināšanu. Tad būtībā tie pārējie 30% ir tāds vairāk kreatīva pieeja. Mums ir, es secinu, ka mums īstenībā pieejas ir ļoti, ļoti līdzīgas, jo tā kā tu saki, tā bāze un higiēna, es viņu saucu par tā kā to bāzes kapsulas garderobīti, šos te foršos labos fondus, kuri ir tādi tieši tā kā tu saki, par kuriem es arī katru mēnesi, es vairs nepārdomāju, vai tas ir viens vai otrs vai trešais, man ir diezgan skaidrs, ka man uzreiz ir tas īsceļš, kur es zinu, kur tiešām es gribu to naudiņu skaitīt, bet arī man ir tā, ka man ir diezgan liels, tā skaitā arī tā sadaļa, kas ir individuālās dažādas, gan akcijas, gan obligācijas, kur līdzīgi, kā to es arī viņas atstāju tādā tā kā wishlistā, un tad, kad man ir laiks un intereses mazliet vairāk papētu, ieskatos, kas tur ir interesants, kāpēc man tas varētu patikt, un tad arī, piepērku kaut ko klāt. Pastāsti, kas ir tās lietas, ko tu saprati no tās pieredzes, ko tu arī minēji, izmēģināt visu, kas īstenībā ir tāda superīga privilēģija vai superīga pieeja, kā tu piegāji, gatavojoties šīm te lekcijām ar studentiem. Vai tev ir kāda lieta, ko tu saprati pēc tā, šis vispār nav tavs instruments, vai šī vispār nav tava joma, kas tev patiktu? Un, tad, ja es pareizi saprotu, tad tajā sausajā atlikumā tas, kas ir tomēr visvairāk palicis, ir tieši šie te fondi un akcijas un obligācijas. Jā, to, ko es sapratu, ka man vislabāk patīk tomēr mans investīciju mērķis, tā tad ir investēt finanšu stabilitātei un būtībā ilgtermiņā investīcijas vai nu savām vecumdienām, vai nu iespējai ātrāk beigt vai mazāk strādāt. Līdz ar to, man liekas, tas ir svarīgi to nodefinēt, kam tu investē. Vai tu gribi investēt un gūt kaut ko īstermiņā, vai tu domā vairāk tā kā par ilgtermiņu. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi arī izvēloties akcijas, obligācijas, citus finanšu instrumentus, saprast, kāds tad ir tas tavs mērķis, kam tu to naudiņu atliec, kam tu to naudu investē. Un es sapratusi, ka man tas galvenokārt šīm ilgtermiņam ļoti labi dara šie fondi, jo, kā tu saki, tas ir, kas nepatērē laiku, es zinu, ka komisijas ir mazas, es zinu, ka tas ir diversificēts, tātad dažādots portfelis, un tas ir ļoti vienkārši.
Līdz ar to tas ir tas pamats, un visām no tām pārējām lietām, ko es esmu pamēģinājusi, ir lietas, kas man dara labāk, tīri no manas riska apetītes. Pasaki, kuras tās ir? Man patīk obligācijas, arvien vairāk sāk patikt obligācijas, jo tas pilnīgi dzirdu un saprotu. Jā, jo tas ir kaut kā tā kā pašķaida varbūt tos fondus, bet tas ir kaut kas tāds arī, ko es labi saprotu, kur es varu izprast, ko tas īsti nozīmē tīri arī no tās finanšu mehānikas viedokļas, kas ir tur apakšā. Un man tīri labi patīk arī investēt akcijās, jo tas arī ir konkrēti, tas man tāds vairāk kā shopping lists, kad saka, kad ir laiks, tad es paskatos un izvēlos konkrētas akcijas. Tas, ko es neesmu daudz turpinājis pēc tā laika, kad es sāku to darīt, ir kriptovalūtas. Ņemot vairāk, es tur investēju diezgan sen. Tad pašlaik, protams, tam portfelim iet lieliski, un man vēl jau šī daļa vēl joprojām šie bitcoini, kas man piedara, ir, un tā varbūt ir tāda kategorija, kur es varbūt neizprotu to visu, bet tā daļa tieši konkrēti šī bitcoina kriptovalūta ir kaut kas tāds, ko es arī aptuveni saprotu, kā tas strādā. Jā. Līdz ar to es arī necenšos tagad pārdot vai kaut kā mākslīgi tik no tā vaļā. Bet arī klāt nepērc. Bet arī īpaši daudz klāt nepērku, izņemot, ja ir kaut kāds tā kā kritums, kur man liekas, ka šis varētu būt labs brīdis. Bet tas paliek arī tajos 30, kuras vairāk tā kā vairāk pieeja kreatīvi. Bet tad no citām lietām šī uzkrājošā dzīvības apdrošināšana, man liekas, vienkārši ir brīnišķīga šo nodokļu efektu dēļ. Līdz ar to tas arī ir palicis tajā manā portfelī un pāris arī šīs peer-to-peer lending platformas, kur arī kopumā tā atdeve un risks, man liekas, samērīgs. Tas ir arī kaut kas tāds, kas ir šajos kopējos 30%. Tagad pastāsti man lūdzu par tām akcijām. Kas ir tas, kā praktiski tu vērtē, kā notiek tev tas domu process tajā brīdī, kad tu skaties, man tagad ir kaut kāds uzkrājums tajā, wishlistā vai vienalga, kā mēs viņu nosauktu. Kā tu veic šo tā? Vai tu veic kaut kādu analīzi, un kas ir tas, kā tu rīkojies pirms tu iegādājies to akciju? Ja es skatos tagad uz savu akciju portfeli, ko es arī atvēru, lai tā kā tie ir pārbaudīti, kas tad man ir, tad es saprotu, ka varbūt vēsturiski es vairāk esmu vadījusies pēc tādām sajūtām, ka man patīk šis uzņēmums, man patīk, ko šis uzņēmums dara, es varu sevi identificēt ar to uzņēmumu, un man liekas, ka tādai tā kā sākotnējā fāzē tā ir arī lieliska pieeja. Es tev pilnīgi piekrītu. Jo tas tev dod sajūtu, ka tu atbalsti konkrētu uzņēmumu, kas tev patīk, tu asociē sevi ar šo produktu, līdz ar to tā kā tu ar savu naudu, savu maciņu var arī atbalstīt konkrēto uzņēmumu. Līdz ar to man liekas, tā kā man ir šāda daļa ar šīm, es viņu sauc par emocionālajām akcijām, kas man nāk vēsturiski līdz un kas arī, dažām iet labāk, dažām neiet tik labi, bet viņas vēl joprojām man ir. Tas, kā es tagad pieeju akcijām vairāk tā kā racionāli, ņemot vērā, ka man ir visi šie ETF fondi, ko mēs, klasiskie fondi, gan S&P, tātad Amerikas lielāko akciju fonds, gan arī pasaules pāris indeksi, es saprotu, ka man nav īsti jēgas pirkt vēl individuālas akcijas, kas jau lielā mērā pārstāvēt šajos fondos. Jā. Un tā, man liekas, ir lieta, kas varbūt nav uzreiz tik viegli saprotam, ka, piemēram, ja tev liekas, ka Nvidia vai Apple ir, tagad labi strauji augoši uzņēmumi, bet paralēli to pieder arī daļas no pasaules vai S&P fondiem, tad īstenībā tās akcijas atkal pārklājās, jo liela daļa no šiem fondiem ir šīs akcijas, un tāpat arī viņas pēc individuāli. Izveidojās ļoti liela tā koncentrācija tev tajos uzņēmumos. Tieši tā. Līdz ar to tā mana doma pašlaik ir ar to savu akciju izvēli iet bišķiņ prom no tā. Es zinu, ka man pieder daļa no Nvidias, Apple, no Microsoft, no visiem šiem, jo viņas ir pārstāvētas tajos ETF fondos, kur man ir daļas, bet savos individuālajās akciju izvēlēs es vairāk skatos industrijas vai geogrāfijas, kas man liekas interesantas, un tādas ar ChatGPT palīdzību meklēju, kas varētu būt šie uzņēmumi, kas man varētu likties interesanti. Es varu iedot piemēru šodien, un kā es teicu, es to daru līdzīgi, kā tu saki, tad, kad ir laiks. Un šodien sēdēju lidostā, un man bija 20 minūtes, un es domāju, labāk neiešu nopirkt kafijas, nopirkšu akciju tagad. Un es ik brīdim domāju par kaut kādām industrijām, kas man liekas interesantas, un uz nākotni orientētas, kur man liekas, ka tas varētu būt
kaut kas tāds, kur būtu interesanti investēt. Un daļa no tām, piemēram, ir, man liekas, ka mākslīgais intelekts, protams, būs viens no tiem megatrendiem, kas ļoti ietekmēs to, kā mēs dzīvojam nākamajos gados. Bet otra industrija, kas, man liekas, ir arī tāda, kurā ir liela izaugsmes potenciāls, ir medicīna. Ņemot vērā, ka mēs sākam dzīvot ilgāk, cilvēki vairāk interesējās par longevity trendiem, par to, kā ilgāk palikt veselīgiem, tad es sāku domāt, kas varētu būt tie uzņēmumi, kurā abas šīs nozares tā kā apvienojās vai satiekās. Un es ChatGPT ievadīju savu promptu par to, kas varētu būt interesanti uzņēmumi, kuros ir tā kā tehnoloģija un medicīna. Un tad skaidrs, ka tev no ChatGPT vai no jebkura cita mākslīgā intelekta rīka var dabūt tikai to pirmo sajūtu vai kaut kādu pirmo to shortlist, bet pēc tam skaidrs, ka katru no šīm akcijām tur ir ļoti viegli var papētīt tālāk, paskatīties, cik liels tas uzņēmums ir, kā tas akcijas cenas attīstība ir bijusi, kā uzņēmumi iet finansiāli. Un tad viens no maniem pēdējiem pirkumiem bija šāds, konkrēti sarežģīts nosaukums, bet viņi izstrādā tādas 3D robotiskās rokas, ar ko ārsti operē cilvēks, lai varētu sasniegt lielāku precizitāti operācijās. Līdz ar to man likās forši, pirmkārt, ka es atbalstu medicīnu vai kaut kādu attīstību medicīnas jomā, un otrs, ka arī, ka tas ir tā kā uz nākotni vērsta tehnoloģija, līdz ar to, man liekas, ir kaut kāda forša ideja par jomu, ko tu gribētu atbalstīt vai par kaut ko, kas tev pašam interesē. Mūsdienās ir ļoti, ļoti viegli atrast, kas varētu būt atbilstošie uzņēmumi, kuru akcijās tu attiecīgi var investēt. Paldies, Lēs. Man liekas, ka divas lietas, ko es gribu pieminēt. Viena par to, ko tu minēji par to savu sākumu un ieiešanu akcijās, un par to pirkt to, ko tu šķietam, tev liekas, tu pazīsti vai tu gribi atbalstīt. Man arī liekas, ka tas ir, un mēs esam tik daudzās dažādās formos debatējuši par to, vai tā ir laba vai slikta pieeja, bet man liekas, papildus visam tam, ko tu jau minēji, man liekas, vēl viens no tiem lielajiem bonusiem ir tas, ka, ja tev vispār tas uzņēmums interesē, droši vien jāsaprot tas, ka kā akcionāram, tev vajadzēs piesakot līdzi, kā tad viņiem iet, un man šķiet, ja tev tas uzņēmums jau, vismaz tā kā saknē ir licies, ir kaut ko interesants, tad ir sākot mācīties par šiem ieguldījumiem, man liekas, ir daudz vieglāk, tad interesēties tālāk pēc tam par kaut ko, kas tev ir jau interesējis. Droši vien uzreiz ielikt robota rokās, kas palīdz medicīnas industrijai, droši vien būtu uzreiz grūtāk. Līdz ar to man liekas, ka tas ir tas viens, bet es tev piekrītu, ka tajā brīdī, kad tur varbūt mazliet jau iet tajā ieguldīšanas pasaulē un tu varbūt sāc saprast, ka negluži viss tas, kas varbūt tevi uzreiz interesē, ir tas, kur patiesībā tu gribi arī ieguldīt un kad jāpaskatās plašāk. Man ļoti patika tas tavs process, kā tu pa solīšiem viņu aprakstīji. Arī es pati nesen veicot arī pēdējos ieguldījumus rīkojos baigi līdzīgi, ka sāku no tās domas par tā kā sektoriem, kas man varētu interesēt, par geogrāfijām, kas man varētu interesēt, jo mans šī gada apņemšanās ieguldījumu pasaulē ir tāda, ka es saprotu, ka es esmu vēsturiski un arī šobrīd ļoti, ļoti koncentrēta Amerikā kopumā, kas, protams, es domāju, daudziem no mums ir tā situācija, bet manā gadījumā es arī tiešām kādu laiku tur padzīvoju, es atgriezos ar milzīgu pārliecību par to, ka tas kapitālisms, kas ir tur, es ticu, ka tā kā viņiem tas dzinējspēks ļoti liels. Un līdz ar to es arī savā procesā esmu daudz skatījusies uz to, domājot par tiem ieguldījumiem, kas varbūt ir tie citi tirgi ārpus Amerikas, kurus jutīšos komfortabli, kas ir tie uzņēmumi, ko man gribētos paskatīties. Un, protams, arī tas process, pastīties individuāli, kā viņiem ir klājies. Tas, ko es esmu priekš sevis sapratusi, ka man ir ļoti viegli pirkt uzņēmumu akcijas tad, ja es paskatos, piemēram, viņu finanšu rādītājus, viņu cenas attīstību, un ja es redzu, ka viņa ir tādā man komfortablā līmenī, ka viņa nav augstākajā pīķī, kad, piemēram, šis te cenas pret ieņēmumu rādītājs vai PI rādītājs, ka viņš nav kosmosā, bet tas, ko gan es sevī ļoti, ļoti izjūtu, ka man ir ļoti grūti, pat tad, ja es redzu, ka tur iespējams ir potenciāls pirkt šos te ļoti dārgos jau šobrīd uzņēmumus. Un tur gan man, man tā pirkšana, piemēram, īpaši ir tā kā bija šajā pavasarī kaut kāds atkal tirgus kritums, tad man ļoti patīk, man ļoti interesē, man ir mans višlists, es esmu tam gatava. Tā kā tā izpārdošanā, ja.
Bet savukārt šobrīd es jūtu, ka manā gadījumā ir tā, ka man tomēr iestājās kaut kāds tāda sarkanā lampiņa, kur skatos, nezinu, bija rādītājs pāris simtam. Tas man liekas vispār tā kā nav iespējams to attaisnot, jā. Forši. Labi. Obligācijas. Tu pieminēji, ka tas ir kaut kas, kas arī ir ienācis tavā dienas kārtībā. Es jau esmu šeit vairāk kārt arī šajās epizodēs teikusi, ka man tas ir pašai pārsteigums, ka arī manā ieguldījuma groziņā viņas ir parādījušās. Laikam es par viņām vairāk domāju kā par iespēju to savu ieguldījumu portfeli padarīt tādu bišķiņu stabilāku, jo tas tomēr ir tāds, manuprāt, daudz prognozējamāks instruments kā akcijas, jo tu ļoti zini konkrēti to savu nominālu, tu zini termiņu, tu zini, kāds būs tas kupons. Mēs esam apsprieduši epizodē ar Kristiānu janvārī tā ļoti detalizēti šo obligāciju jautājumu. Pastāsti, kā viņas parādījās tavā redzeslokā? Nedaudz smejoties, bet varbūt mēs paliekam vecāks arī, un tāpēc ir jāiet prom arī no šīm ļoti dinamiskā akciju tirgus. Bet nē, es tev piekrītu arī man skatoties uz to, kā tas portfels attīstās, man liekas, ka kaut kādā dēļai tomēr ir jāsāk kļūt nedaudz stabilākai. Bet otrs, es domāju arī, ka mums Baltijas tirgu, kā jau tu esi pāris epizodēs arī runājis, šis obligāciju tirgus ir kļuvis aktīvāks pēdējos gados. Līdz ar to ir arī vairāk iespējas tieši mums kā privātu personām investoriem attiecīgi piedalīties šādās jaunos obligāciju laidienos. Un man personīgi, vairākas no tiem pēdējām obligācijām, kas ir bijušas Baltijas tirgu, likušās diezgan interesants. Viens no tādiem piemēriem ir, piemēram, tagad Presnam kvartāla obligācijas, kas man likās ļoti laba kombinācija ar to, ka tas ir kaut kas, ko es investēju arī savā pilsētā. Tā ir vieta, ko es redzu vairākas reizes nedēļā braucot garām, un man liekas, tas ir forši, ka to ar savu naudu var atbalstīt arī kaut ko tādu, kas top pat blakām. Bet arī, protams, izvērtējot ar finanšu faktors apakšā, ka tās ir daļēji nodrošinātas obligācijas, ka tur ir būtiska attīstītāja līdzdalība, ka tās nav pārāk garas, tā attiecīgi 2 gadi un šī likuma. Līdz ar to arī, tā man liekas ir tāda laba kombinācija, kur tu redzi kaut ko, ka tu vari investēt tīri foršā vidē, kas rodas mums apkārt mūsu pilsētā, bet arī, ka tev tā finanšu puse liekas saprotama un sakārtot. Skaidrs, ka ir arī riski, protams, tam apakšā, ka nekustamā īpašuma tirgus vēl, protams, nav ļoti paredzams un dažādi būvniecības attīstības riski vienmēr pastāv. Un otrs puses atkal man liekas, ka ir forši, ka tu ar to savu naudu var ļoti konkrēti aizdot kaut kam, kas top tavā pilsētā. Tas, man liekas, es tev piekrītu, es atceros to runājot, tad, kad, man liekas, kaut kad vasaras sākumā Igauņu uzņēmums Invego arī emitēja savas obligācijas, un tad es piekrītu, man liekas, ka tas tā doma un tas skats uz to, ka tu tiešām vari pat fiziski redzēt, kā tu atstāji ietekmi tai pilsētā ar savu naudu. Es domāju, ka tas ļoti interesants, bet atkal man patīk tā tavu pieeja, ka, protams, ka mēs neejam tikai tajā emocionālajā sadaļā, cik jauki, kad es redzēšu un ka es sapratīšu, bet, tomēr arī jāpaskatās, protams, ir šie te finanšu pārskati, jāsaprot, kas tad ir tas nodrošinājums, jāsaprot bišķiņ tas sektors, lai savilktu to kopējo bildi tādā lielākā. Man gan gribās tev tomēr iebilst par to kļūstam vecāku, jo man liekas, ka tajā obligāciju ziņā es vienmēr varu teikt godīgi, es uz viņām neskatījos, jo man likās, ka tas ienesīgums, ko var dabūt īpaši tajā zemo procentu likmju laikmetā, bija relatīvi maziņš. Un es domāju, ka tā mūsu, vai tā skaitā arī mana interese, un es nešaubos, ka arī tava, kaut kur viņa patrigrējās vairāk tad, kad tās likmes sāk iet uz augšu. Un, protams, ja tu redzi 7%, 9%, 10%, tad jau tas sāk palikt interesantāk. Protams, bez šaubām tas nozīmē arī, ka tu paņem kaut kādu risku, bet es tomēr gribu mēģināt teikt, ka tas nav tikai vecums, bet arī tas ienesīgums, kas viņu kaut kā... Es piekritīšu tam argumentam. bet nē, man liekas, tas vairāk ir tāds varbūt aizspriedums par to, ka tie obligācija portfeļi vairāk ir kaut kas tāds, uz ko tu balansē, tad, kad tu tuvojies pensijas vecumam. Ar to tas vairāk tāds joks, bet es tev piekrītu, protams, ka tagad, kad arī šīs kupona likmes ir palikušas augstākas un tu redzi, ka tie riski, kas ir aizstājis kupona likmes, ir savā veidā tu kā samērojami, tad man liekas arī
šis instruments, kā investīcija iespēja, ir kļuvusi daudz patīkamāk. Jā, jo ja es pirms tam vienmēr biju tā, kas teica, ka es esmu tā kā par jaunu obligācijām, tad tagad man liekas, ka pie šī piedāvājuma es jau varu paskatīties, un tomēr tur arī tā interesantā sadaļa. Bet man arī liekas interesanti par to, ko tu saki, mēs jau, man liekas, otru reizi nonākam pie tā emocionālā un tā racionālā kombinācijas, un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi tomēr tajā visā ieguldīšanas procesā to ņemt vērā. Tas nenozīmē, ka mums ir jāizslēdz pilnībā šī emocionālā vai šī, kaut kāda sirdslietas puse, noteikti nē, bet tam tāpat kā no citiem aspektiem skatoties, ir jābūt samērojumam ar to, ko tu beigās iegūsti. Līdz ar to, tā kā, man liekas, ka tādam pirmajam tam impulsam ir ļoti forši sekot līdz tām savām interesēm, tai savām lietām, kas tev varētu interesēt, vai kam tu gribētu sakot līdzi, vai ar ko tu vari sevi asociēt. Bet tajā nākamajā līmenī, tā, ka mēs to savu finanšu pratību un to ieguldīšanas mākslu attīstam drusku vairāk, tad, man liekas, ir arvien svarīgāk saprast, ka tas nerodās tikai no tās emocionālās puses vai pieķeršanās, bet mums ir jāizsver arī to, kas tad īsti ir apakšā no tīri finanšu faktoriem. Jā, un tas tā pārēja vai tas solis reizēm ir tāds nevienkāršs, jo tev ir jāpaskatās uz to, kas tev tiešām bija tajā tavā emocionālajā plauktiņā, un reizēm arī jāsaprot, hei, tas jau ir baigi pārvērtēts. Es te neredzu, ka būs potenciāls. Protams, vieglāk tādus lēmumus ir pieņemt, varbūt, ja tur ir jau kaut kādi kritumi un mīnusi bijuši, bet es domāju, ka tādā ziņā, protams, un tas jau arī ir veids, arī tie Baltijas tirgi, man liekas, ir tāds foršs un laba tāda smilškastīte, kurā kaut kādus eksperimentus sākt, jo daudzus no šiem uzņēmumiem mēs tiešām atpazīstam, mēs zinām, tā ieejas cena, ja tā var teikt, tā akciju vērtība nav uzreiz pārāk liela, līdz ar to viņi ir relatīvi pieejami tādiem maziem investoriem tā skaitā, un tad noteikti, kā tu saki, šis tad drusciņi, man liekas, tas tā pārēja vai tā sapratne, kurā tu sāc salīdzināt, kā tad iet, piemēram, kādam no fondiem, kā tev iet tām lokālajām akcijām. Skaidrs, ka visas sarunas jau bieži vien visvairāk koncentrējās uz tiem individuāliem gadījumiem. Vienkārši tāpēc, ka viņi ir ļoti, ļoti interesanti. Jo, protams, šis jāsaka godīgi, tās bāzes, garderobe, tieši tāpat kā fiziskajā garderobē, tā arī ieguldījumos, viņi ir diezgan, garlaicīgi. Ko tur daudz stāstīt? Ir šie fondi, viņi aug līdz ar pasauli, vai līdz ar Ameriku, vai Eiropu, vai, vienalga, kādu vien jūs fondu esat izvēlējušies, bet, man liekas, tajās finanšu diskusijās arī vienmēr lielākais uzsvars sarunā ir uz to, hei, tu zini, man tur bija Nvidia nopirku pirms 2 gadiem un tā. Un tad visiem, ir tas priekšstats, ka tikai tu noteikti tā dzīve, bet man liekas, ka tajā ilgajā ieguldīšanā, beigās es vismaz arī, tā skatoties savu portfeli, es esmu ļoti, ļoti priecīga par to bāzes daļu, kas tā kā pilnīgi labi man kalpo, un es zinu, ka tā arī darīs savu darbiņu, un tad savukārt, tie individuāli tās atlasītās akcijas vai obligācijas, tā ir tāda mana interese, bet tāpēc, ka es arī zinu, ka man tam gribās īstenībā veltīt laiku, es tā kā apzinos, bet es zinu, ka tas būs tam brīdim, tad, kad, un kad man būs laiks. Starp citu, cik daudz laika tu velti ieguldīšanai, tu skatītos nedēļā vai mēnesī? Es domāju, ka mēnesī tās ir pāris stundas, ne vairāk, jo, kā es teicu, tas ir 70% aiziet tajā finanšu higiēnā, kuras vienkārši nedomāju, un man liekas, tas ir ļoti svētīgi, vismaz man, kam nav ļoti daudz brīva laika, ko tajā investēt, kad man ir skaidrs kaut kāds paradums, ko es vienkārši daru, un tad es to turpinu. Un tad šie 30% ir tas laiks, kad es atrodu, sēžot lidostā, gaidot lidmašīnu vai kaut ko gaidot, ka es vienkārši izvēlos paskrolēt nevis sociālos tīklus, bet paskatīties kādas jaunas akcijas vai paskatīties, kā iet manam portfelim, varbūt kaut ko piepirkt klāt. Tas kopumā droši vien ir tikai pāris stundas mēnesī. Kas man liekas interesanti ir tas, ka runājot par tiem fondiem, ka tu saki, tas varbūt ir tā kā bišķiņ garlaicīgi, vai tas ir tāds ļoti automātisks maksājums. Es pēdējā laikā esmu sākusi arī līdzīgi kā tu, ko tu saki par to, ka tas exposures, tā koncentrācija ASV tirgum ir ļoti liela, ja tu investē šajos pasaules indeksos vai S&P indeksos, kas ir parasti tie populārākie, ar ko arī investori sāk, tad īstenībā tu ļoti labi vari diversificēt vai dažādot savu portfeli arī ar citiem fondiem.
Līdz ar to tas ir pēdējā laika viens no tādiem maniem, ko es esmu sākus pētīt. Piemēram, nesen es nopirku Eiropas mazo akciju fondu. Tas nozīmē, ka vairāk tieši no Eiropas Savienības mazo uzņēmumu akcijām, kas, protams, arī tiek tirgotas biržā, bet tas ir nedaudz uzreiz tā kā balansē to, kad, jā, S&P indeks man iedod ASV lielos uzņēmumus, tad šeit atkal man ir portfelis ar ļoti daudziem Eiropas maziem uzņēmumiem. Forši, es pilnīgi dzirdu, ko tu saki, bet man tā Eiropa priekš manis ir tāda sāpe, jo es tiešām šo gadu tā skaitā esmu drusciņi pavadījusi arī skatoties, un man gribās, lai es tad, kad skatos uz to, kas tad ir iekšā arī tajā indeksā, jo to, protams, mēs ļoti labi visi varam, šajos te fondos arī apskatīties, kas tad ir tie holdingi, tad man bieži jāsaka tā, ka man ir tāds tā kā, es nezinu, vai tas tā kā ir interesanti, vai tas izšaus, vai tam ir kaut kāds lielāks potenciāls, bet es piekrītu tev to, ka, protams, to dažādošanu ir jāmeklē, tas ir arī mans šī gada uzdevums, tas, ko es esmu sapratusi, ka es ļoti maz ko zinu, piemēram, par Āzijas tirgiem, es zinu to, kad es jūtu, ka tur ir diezgan lieli tādi, ģeogrāfiskie riski, visi ņemot vērā šīs tarifu politikas un cik ātri tas viss notiek, un izvēloties tos, skaidrs, es viņos esmu ieguldījusi izvēloties pasaules fondus, bet lai es tā kā tur liktu lielāku proporciju, es jūtu, ka tad man būtu jāiedziļinās daudz vairāk. Jā, man liekas, ka vairāk, ko es gribēju teikt, ir par to, ka tev nav obligāti jāmeklē individuālas akcijas, lai kaut kā varētu diversificēt šo ieguldījumu tieši lielajos ASV uzņēmumos. Līdz ar to ir arī ļoti daudz interesanti fondi, kuros tad nopērkot daļu no šī fonda, tu vari uzreiz jau kaut kā paplašināt to savu redzesloku vai paplašināt to savu investīciju portfeli. Un vai tas tad ir Āzija, vai tas tad ir dividendžu maksātāji, vai tas ir konkrētas industrijas, vai tā ir konkrēta geogrāfija. Tas jau ir nākamais jautājums, bet man liekas, kad ir forši, kad arī šie garlaicīgie fondi īstenībā ir tik dažādi un īstenībā varbūt arī ļoti interesanti. Jā, priekš manis viņi, protams, ir ļoti interesanti. Es tā kā tādā ziņā pilnīgi to nenoliedzu, bet kaut kur, protams, visās diskusijās vai runājot ar dāmām par to, skaidrs, visiem gribās, tev gribās, lai tev ir tā lielāka interese, lai ir kaut kāds tur vairāk kaut kas notiek, un skaidrs, ka tajā fondā, kurā ir daudz kas kopā, tomēr viņš lielā mērā, kopē to ekonomiku vai kopē kaut kādu sektoru vai kaut kādu geogrāfiju un tā, un tur varbūt tās sarunas nevienmēr ir tik tādas, tur vai tu zini, ka notika šis pavērsiens un atgadījās tas, un tāpēc es saku, ka garlaicīgi, bet es ar garlaicīgi finanšu pasaulē es lielākoties domāju, tas ir brīnišķīgs raksturojums. Priekš manis, man liekas, tā kā, ja tavos ieguldījumos tev iet garlaicīgi labi, tad tas ir, es domāju, viens no labākajām lietām, kas var notikt, īpaši tad, ja tu negribi būt ļoti aktīva investori, ja tu gribi, gūt to labumu, bet nesēdēt visu laiku, un neveltīt vairāk kā pāris stundas nedēļā, tad man liekas, ka tas ir superīgi. Tas iedod kaut kādu savu stabilitāti. Jā. Kā tev iet ar taviem mīļākajiem ieguldījumiem? Vai tev ir kāds tāds, ko tu teiktu, tas ir tavs tā kā favorite? Zini kā, mani mīļākie ieguldījumi galīgi nav seksīgi ieguldījumi. Tad ir tie garlaicīgie, ja? Tie ir tie garlaicīgie ieguldījumi, jo tie ir ieguldījumi, kas man pirmkārt jau ir sen, un es saprotu, ka pāris no šiem maniem garlaicīgiem, pārāk seksīgajiem vai pārāk interesantiem ieguldījumiem īstenībā ir tie mani mīļākie, jo es redzu, ka ilgtermiņā tā atdeve nāk, viņa ir stabila, pozitīvi augoša, un tas ir tas, kas man iedod kaut kādu sirdsmieru. Jā. Man nedaudz bažīgi rāda tās situācijas, kad tu nopērci kaut kādu akciju un tev liekas, paskaties 6 mēneši un pēkšņi man tur ir tāds pieaugums un tagad šis ir mans mīļākais ieguldījums un baigi labi. Jo, tas ir, 6 mēnešu akcijai ir ļoti īstermiņš, kurā skatīties. Līdz ar to man liekas, lai tā kā konkrēti novērtētu to ieguldījumu, vairāk ir jāskatās tādā, bišķiņa ilgākā termiņā, vismaz pāris gadu griezumā. Jā. Līdz ar to man ar manu racionālo, pragmatisko domāšanu arī tie mani mīļākie ieguldījumi ir tie, kurus redzu, ka jā, viņi būtībā iet tā, kā es gaidīju. Tur nav kaut kāds super veiksmes stāsts, ka tur pēkšņi kaut kā, jo tad viņš tikpat pēkšņi arī var vairs nebūt super veiksmes stāsts. Bet mani mīļākie ieguldījumi ir tur, kur es redzu, ka viņi aptuveni attīstās tā, kā es gaidīju. Es esmu tur diezgan sen jau sākusi investēt un konkrēti katru mēnesi liekot klāt, man ir aptuveni tā vidējā cena arī
nosvērusies tādā sakarīgā robežā, un tie ir arī tie, uz ko es vis tā kā būtībā skatos ar tādu prieku. Man bija baigi interesantā pieredze, ka es arī priekš savām šī jaunas sekotājām Instagramā es biju salikusi pagājušā gada noslēgumā savus tā kā Oskara ceremonijas uzvarētājus un tos, kas bija neperformējušie, un tad es to izdarīju arī šogad kaut kur gada viducī. Un tā loģika faktiski tiem uzvarētājiem bija ļoti līdzīga tam, ko tu tikko minēji, ka tie visi bija tādi uzņēmumi, kurus esmu ļoti ilgi, vai nu fondi vai uzņēmumi, kurus esmu ļoti ilgi. Tie visi bija lielākoties tādi, kur, tā, ja skatītos, vai tas ir pats interesantākais pasaules ieguldījums, droši vien, ka nē. Protams, bija daži tādi, ko es esmu noķērus tajos lejas punktos, kas man ļoti, ļoti patīk, un tas ir vairāk tādā sportiskai interesei, bet kas arī ir ļoti interesanti, kad ir tādi tie nesenākie, bija tie, kas ir visvairāk staigājuši, un ļoti mierīgi bija situācija, kur bija uzņēmums, kas bija viens no topa pagājušā gada beigās, un šogad ir tā kā iekļuvis mīnusā, tas, ko tu saki, kur ir īstenībā tas ātrais gājiens, bet būtībā, tajā uzvarētāju top 3-niekā, top 5-niekā absolūti pārliecinoši bija ilgi ieguldījumi, salīdzinoši tādi, kaut kādā mērā varbūt pat garlaicīgie, un tie, kuros es esmu, neesmu noraustījusies tajos brīžos, ka tie tirgi staigā vienkārši likt klāt un par to baigi nedomāt un neaizrauties. Tāda man arī ir. Man ir pāris tādas akcijas, bet arī, kā viena no tām ir, piemēram, Cemex akcija, kas ir betona ražošanas uzņēmums, kas arī varbūt nav ne sievišķīgs, ne varbūt kaut kāds tāds, ar ko es ļoti identificētos, bet es viņu nopirku tieši Covid krīzes laikā, kā ar ļoti diezgan maz tā investīcija bija, jo tas bija attiecīgi laiku atpakaļ, un tas mans investīcija portfels vēl nebija tik liels, bet viņiem tagad pēc Covid ir vienkārši brīnišķīgi izaugsme bijusi, un tā kā, ja es skatītos tīri no tās finanšu atdevas, pašlaik tā ir viena no manām labākajām akcijām, bet vai es varētu teikt, ka šis Cemex ieguldījums ir ļoti sirdī tūs vai kaut kas tāds, ar ko es ļoti asociētos? Nē, tas vairāk ir tieši kā tu saki, tas bija labs punkts un relatīvi stabila attīstība tam uzņēmumam. Tā kā viena lieta gan, ko es secinu priekš sevis, kā, jo mēs jau te arī runājam, tu esi tā kā racionāls, bet skaidrs tavs emocionālais prāts, cik pa laikam arī pieslēdzās. Un to, ko es gan secinu, ka manā prātā es diezgan regulāri paskatos, kā iet manam ieguldījumu portfelim un domāju, vai man tur kaut ko vajadzētu pamainīt, vai tām individuālajām akcijām. Un tas, ko es ļoti jūtu, ka es esmu ļoti pieķērusies tiem labajiem performeriem. Un ka pat tad, ja tā kā es jūtu, ka iespējams viņš ir jau sasniedzis ļoti, ļoti augstu punktu, iespējams, ka tagad viņš maksā pietiekami dārgi, varbūt, kad vajadzētu pārdot, es jūtu pret viņu arī tā skaitā kaut kādu tādu emocionālu saikti, man liekas, bet viņš man tik labi ir pastrādājis. Tas ir tik jauki, ka izveido emocionālu saikni arī ar savu investīciju. Jā, es domāju, ka šīs akcijas un ne viņu vadītāji, ne citu akcionāru varbūt tā nejūtās, bet manā gadījumā es jūtu tā, ka, man liekas, kā tad tas būs, tagad viņš man ir tik labu profitu atnesis, kā tas būs, ka es viņu tagad pārdošu. Kaut būtībā es varbūt zinu, ka pāris akcijām ir arī pienācis laiks jau lēnā garā samazināt to proporciju. Kā ir ar sliktākajiem ieguldījumiem? Vai tev vispār tas satrauc tas brīdis, kad ir kritumi, un vai tu esi paļāvusies kādreiz arī tādai, nezinu, haotiskai pārdošanai, ka liekas, ka viss sāk krist, vai kā tu tajos brīžos sevi redzi? Emocionāli man šie kritumi iespaido, līdz ar to bet tas man neiespaido tādā ziņā, ka es tā kā haotiski sāku pārdot, jo es saprotu, ka tīri racionāli, tā kā nē, tur es sev varu apstipēt, ko es daru, es vienkārši neskatos. Tad es to savu portfeli, ja zinu, ka ir kaut kāda ekonomiska krīze, ja ir kaut kādas lietas, ka viss kopējais finanšu tirgus iet uz leju, es vienkārši nemocu sevi katru dienu, neskatoties, cik sarkans tieši viņš ir. Es vienkārši tajā brīdī domāju, viņš tur ir, šis ir īstermiņa visticamāk, vai drusku vidēja termiņā samazinājums, bet tā kā ilgtermiņā mans mērķis, ņemot vairāk tas ir ilgtermiņš, tad, es vienkārši emocionāli sev izņemu no tā ārā un neskatos to performance tajā laikā. Sliktākie ieguldījumi, tādi, kur pašlaik ir varbūt kaut kāda tā kā negatīva atdeva, ir manām emocionālajām akcijām. Jāsaka godīgi. Okay. Līdz ar to tā kā, es negribu sabiedēt klausītājs ar to, tā kā sakot, ka tā noteikti būs, visticamāk, ka tā nebūs, un arī tās emocionālās akcijas var būt arī pozitīvi rezultāti. Manā gadījumā tie ir
konkrēti vakarā apskatījos vēlreiz 2 akcijas no manām sākotnējām investīcijām. Viena ir Lululemon, tad Kanādas sporta apģērba ražotājs, ko es nopirku, jo man ļoti patīk šis zīmols un patīk šīs drēbes, un attiecīgi pašlaik viņiem iet diezgan čvaki. Otra ir Starbucks akcija, kas arī man sākumā likās, forša akcija, zinu, kas ir Starbucks, man liekas, ka tur ir foršs koncepts un kā viņi izplešās pasaulē, tur viss būs pozitīvi, pašlaik viņiem arī neiet tik labi. Iespējams, ka abi šie zīmoli kaut kādā laikā ar kaut kādu restruktūrizāciju saņemsies un spēs atjaunot to savu. Bet tu tās pozīcijas paturi. Es viņas pagaidām paturu, bet ja tu saki, kas ir tās, kuras paskatīšos, kur man ir lielākie sarkanie mīnus, tad tās ir tās, kas īstenībā, kāpēc es viņas esmu tāpēc, ka man abi šie zīmoli liekas tā kā tuvu un saprotam. Diemžēl jāsaka, pāris no tādām ir arī Baltijas tirgu, bet, kā es saku, es viņas nepārdodu uzreiz, man vienkārši tā kā galvā varbūt saslēdzās tā mācība, ka nevienmēr tās, kas tev ir sirdī tuvs, būs arī ar to labāko finanšu rezultātu vai lielāko atdevi. Līdz ar to, man liekas, paturēt visā šajā procesā arī bišķiņ to racionālo skatu, nenāks par sliktu. Jā. Es baigi forši, ka tu padalījies par to emocionālo sajūtu pie tirgus kritumiem. Man personīgi ir līdzīgi. Es arī saprotu, ka tajos brīžos, ka tie kritumi ir, īpaši tad, ja tā ieguldījuma apjoms ir jau gadu gaitā pieaudzis, tad īstenībā tas kaut kādu tādu diskomfortu tomēr rada. Un vispār kopumā es tiešām ļoti regulāri skatos, man gan profesionāli interesē, kā iet maniem ieguldījumiem, un tas, ko es arī jūtu šī gada tarifu visā tajā sezonā, kad ir tādas dienas, kad vienkārši nevajag to skatīties, vajag aiziet atpakaļ uz to stāstu tiešām par to ilgtermiņu un nevajag sev mocīt, bet teikt, ka tas pavisam neietekmē, droši vien tā nevar, tas efekts tur ir, un par tiem interesanti, par tiem sliktākajiem ieguldījumiem, to emocionālo saikni pilnīgi dzirdu, ko tu saki, un interesanti arī man ir bijis arī tā, kad es saprotu, un tad tā kaut kur tā nabas saite ir jāpārgriež, un tad, kad tev ir jāpārdod, tad tu tā pavisam tā domā, vai tas nozīmē kaut kādu arī, es nezinu, tavas atvadas tā emocionālai sajūtai ar to uzņēmumu, ar to zīmolu vai kā. Mazliet, protams, tā investīciju pasaule ir tāda, ka tu viņu tiešām nevari līdz galam atdalīt arī no tām emocionālajām sajūtām, tur iziet kaut kāds ceļojums cauri. Man šajā brīdī palīdz, tajā brīdī, ka tu redzi, ka galīgi neperformē, ka iespējams arī kā tu sāki, varbūt viņi jau savu tur augstāko punktu ir sasniegusi. Ļoti daudzos šeit brokeru aplikācijās vai platformās ir pieejami arī šie analītiķu redzējumi. Un tās arī būtībā ir, manuprāt, vēl foršs papildus informācijas avots, kuru tu vari izmantot, lai tā kā kaut kā vairāk racionalizētu to savu lēmumu. Ja, piemēram, es redzu, ka no 50 dažādiem globālo investīciju banku analītiķiem, tātad cilvēkiem, kas to dara pilnā laikā, izmanto savu laiku, visu iespējamo informāciju, kas ir, un būtībā tā kā, ka viņiem ir pilns informācijas klāsts, un 80% no viņiem saka, ka šis ir labs laiks, lai pārdotu akciju. Tad tā ir vēl viens informācijas avots par brīvu, ko es varu izmantot, pieņemot savu lēmumu. Un to es gribētu ieteikt, ka, tev nav uzreiz jādara tas, ko saka analītiķi, bet vienkārši saprast, ka papildus visām tām savām emocijām, papildus tā informācijā, ko tu vari nolasīt vai izanalizēt no tās informācijas, kas tev tiek sniegta, tev ir vēl šis papildus, tā kā, trešās puses informācijas avots, ko tu vari ņemt vērā. Un es dažreiz tā kā paļaujos uz to, ja 75% saka, ka šis ir tas brīdis, kad, droši vien labāk ir pārdot, tad tas man vēlreiz tā kā iedod varbūt to sajūtu, kad tagad ir tā saite jāgriež. Ļoti, ļoti foršs ieteikums. Es arī klausītājām, skatītājām, tas man liekas, ka ir forši padomāt par to, un tas pat nav ne tikai aplikācijās, jūs jebkurā, Yahoo Finansā jūs droši to varat paskatīties, un tas, pa ko Ilzi runā, ka būtībā, tie ir tātad šie, tātad finanšu analītiķi, kas veic regulāras to uzņēmumu akciju vērtības novērtējums, un tad parasti, ko viņi iedod to savu viedokli, vai šis ir īstais brīdis pirkt, tad buy, vai hold, turēt, neko nedarīt, vai sell. Un tad tur citiem ir gradācijas strong buy vai strong sell un tā tālāk, bet tas nav tik nozīmīgi, tas vairāk ir tajā spektrā, kur viņi iedod to ieskatu, cik tālu viņi uzskata, ka tā akcija varbūt šobrīd ir pārvērtēta, vai no otras puses viņai daudz lielāks potenciāls. Skaidrs, ka tā
Protams, arī tie analītiķi viedokļi mainās. Protams, kad arī ne viņi vienmēr trāpa, bet šis ir labs tools. Es arī esmu to izmantojis īpaši brīžos, kad ir tā kā tev drusciņi šaubas un tieši attiecībā uz to, kas jau ir tie ieguldījumi portfelī. Man liekas, tas vienmēr tāds interesants, tāds vēl viens viedoklis, ko paskatīties. Jā. Es piekrītu. Man liekas, ka ir tīpaši tiem investoriem, ka varbūt ir mazāk laika vai iepriekšējās pieredzes, lai ļoti analizētu šos finanšu rezultātus uzņēmumam, ka tev, protams, ir pieejami tur peļņas zaudējuma aprēķins vai bilance vai citi līdzīgi finanšu pārskati, un ja tev nav intereses vai ja tev nav konkrēts pieredzes, lai to analizētu, tad šis ir tāds bišķiņa atvieglots veids, kā tomēr iegūt kaut kādu vēl vienu viedokli par to, kā uzņēmumam iet un kāds varētu būt potenciālais tas attīstības ceļš tajā akcijā. Tā kā, man liekas, ka ja šī informācija ir pieejama par brīvu visiem, tad tas ir forši papildus. Jā, vēl viens resurs, ko izmantot. Tieši tā. Kā tev sokās ar sarunām par ieguldījumiem pārī ar tavu partneri, ar tavu vīru, vai jums ir līdzīgas pieejas ieguldīšanai, vai jūs par to runājat, vai katram jums ir savi ieguldījumi, cik līdzīgas ir jūsu riska apetītes, jo mēs esam ar dažādām iepriekšējām viesēm arī runājušas, un tie modeļi ir tajā spektrā no tā, ka katram ir pilnīgi sava pieeja, līdz kopējai pieeja, līdz tādai, kas ir kaut kur dalīta. Kur tajā spektrā esi tu? Man laikam jāsaka, man ļoti patīk runāt ar savu vīru par investīcijām, jo man liekas, ka tas ir foršs sarunu temats, un tas īstenībā ir arī tāds sarunu temats, kas ļoti pārklājās gan ar to, kas vispār notiek pasaulē, gan ar kaut kādu pasaules redzējumu. Līdz ar to, man liekas, ne tikai ar savu vīru, arī ar maniem draugiem man patīk dažreiz pārunāt šīs investīciju lietas, jo tas tieši liekas tāds pasaulīgs temats, kas ir forši padiskutēt par to. Un ar vīru mēs arī to diezgan regulāri daram. Tās mūsu pieejas ir droši vien bišķiņ savādākas. Manam vīram ir lielāka riska tolerance, līdz ar to viņš arī vēsturiski ir tajā brīdī, kad es izvēlējos garlaicīgos fondus, viņš vairāk izvēlējās negarlaicīgās kriptovalūtas un līdzīgi, kas man liekas arī forši, jo tieši tādās diskusijās mēs arī varam atnākt līdz kaut kādam vidusceļam, un beigās ir forši arī, ka mums katram ir pašam sava finanšu izvēle, kur investēt un kā to darīt. Ko es tagad redzu gadiem ejot, ka mēs kaut kā vairāk varbūt, tā kā viens no otra arī kaut ko paņemam, un es cenšos viņu nedaudz balansēt, un tagad viņam ir izveidojies arī sava daļa ar ETF-iem, un attiecīgi man ir atkal kaut kāda daļa, ko viņš man ir ieteicis, kaut kādas citas interesantas alternatīvās investīcijas, tā kā man liekas, ka forši, ka viens otru var tādā veidā papildināt, bet man arī nevienā brīdī neliktos, ka varbūt ir svarīgi, ka mums ir vienāds šis skats vai vienāda pieeja. Man vairāk liekas, ka tā ir forša tāda viedokļa dažādība, bet ka tas ir arī ļoti foršs temats, par ko padiskutēt. Man katrā ziņā jāsaka arī tev paldies, jo ar tevi vienmēr ir tiešām ļoti interesanti par šo tēmu parunāt. Tas nav nemaz tik bieži, tas ir bijis tāds mans sapnis, kad šī tēma sāk parādīties arī sieviešu sarunās vai tā kā pāru sarunās, un man liekas ir tik forši, ka ir šie tādi cilvēki, ar kuriem tu pamazām veido tās saliņas vai tās iespējas par to parunāt, jo, protams, ka ir tieši tā kā tu saki, tā jau nav varbūt tik ļoti vienmēr saruna par konkrētu vienu akciju vai kaut ko tādu, bet drīzāk par to, kā mēs redzam, kur tā pasaule attīstīsies, kur viņi ies, un tas ir vienmēr interesanti zināt, kā vēl kāds par to domā, kāpēc viņi par to tā domā, un tad tas, to kopējo mācīšanos, man liekas, ka uzlabo. Tā kā paldies arī tev īpaši par to, kad mēs arī ar tevi, kad ik pa laikam satiekamies un saskrienamies, šī tēma vienmēr ir tā kā mūsu, es teiktu, apspriest. Un beigās tā jau vairs nav saruna tikai par naudu. Jā. Tā ir saruna par daudz plašāku kaut kādu dzīves redzējumu par to, kas notiek pasaulē, par to, kādas attīstības tendences, kam mēs ticam, kas attīstīsies, un tā, līdz ar to man liekas, ka tas galīgi neaprobežojās tikai ar to, cik un kur tu investē. Beigās tām summām vispār nav nekādas nozīmes. Man liekas, ka tas ir, tā nav nekāda tā kā ekskluzīva saruna tēma, tikai tur cilvēkiem, kas ļoti daudz investē, tas vairāk īstenībā, būtu forši to vairāk kaut kā demokratizēt, kaut kā vairāk radīt to sajūtu, ka, parunāt par investīcijām ir forši.
Nu, man liekas, ka mēs šodien ar šo sarunu, es ceru, esam to pierādījušas, ka šī ir... Mums droši var aicināt uz kafiju runāt par investīcijām. Droši var aicināt, tā kā paldies tev liels, ka esi padalījusies, nu, un tad man tev jājautā mans podkāsta noslēdzošais jautājums, ja? Doma par vairāk naudas. Kas būtu, Ilze, tava ceļamaizīte, ko tu gribētu teikt, ja ir kāda klausītāja, kas domā, gribētu vairāk naudas, kas ir tā tava recepte būtu? Man laikam ir divas, ko es tā pārdomāju, un pirmā ir tāda, ka mēs būtībā neviens ar to finanšu pratību nepiedzimstam. Tas tāpat, kā mēs iemācamies peldēt, vai mēs iemācamies braukt ar riteni, tas ir kaut kāda prasme, ko mēs dzīves laikā agrāk vai vēlāk apgūstam. Bet tas, vai mēs izvēlamies to apgūt, tas būtībā ir mūsu pašu ziņā. Un līdzīgi kā peldēt, varbūt daži cilvēki nemāk peldēt, un viņi var bez tā dzīvot. No otras puses, tas noteikti ir ļoti noderīga dzīves prasme, kaut kāds life skills, kas tev īstenībā var būt ļoti vērtīgi kaut kādā brīdī dzīvē. Līdz ar to es gribētu iedrošināt to, ka ja pašlaik arī tā finanšu pratība vai investēšana vai uzkrājuma liekas kaut kas tāds, ko, nē, šis nav man, es to nesaprotu un es to nemāku, tas ir kaut kas, ko pilnīgi noteikti var iemācīties. Un tu to var iemācīties dažādos līmeņos, dažādās prasmu pakāpēs, bet tas ir tieši tāda pati prasme, kā peldēt, lasīt, braukt ar riteni. Mēs to noteikti varam iemācīties. Līdz ar to tas beigās nav vairs tikai par cipariem un, manuprāt, argumentu, ka man matemātika nekad nav patikusi. Tas ir, manuprāt, galīgi nesaistīti. Tas galīgi nav par cipariem vai tas galīgi nav beigās tikai par naudu. Tas ir par tādu kopēju pasaules redzējumu. Un, manuprāt, finanšu pratība ir viena ļoti noderīga dzīves prasme, kuru mēs varam apgūt jebkurā vecumā. Tā ir viena lieta, un otra lieta, varbūt vairāk fokusējoties tieši uz sieviešu auditoriju. Man liekas, ka mums ir jābeidz domāt par naudu kā par kaut ko, par ko nerunā. Manuprāt, nauda tev var dot arī ļoti daudz enerģiju, ļoti daudz pašapliecināšanās prasmu un kaut kādu pārliecību par sevi, jo beigās nauda un naudas pārvaldība un visi šie principi, kā mēs dzīvojam, tā ir tā brīvības sajūta, ko nauda mums var iedot. Ka mēs varam pieņemt lēmumus, ka mēs varam veidot savu dzīvi tā, kā mēs vēlamies, un ka tā mums dod to drošības sajūtu pieņemt šos lēmumus. Un man liekas, ka mums kā sievietēm to vēl vairāk vajadzētu par to domāt un par to runāt un iedrošināt vienai otru, lai mēs varētu dzīvot pilnvērtīgāk, lai mēs varētu dzīvot drošāk un par sevi pārliecinātāk. Un man liekas, ka tā kopējā pārliecinātība mums sievietēm ir ļoti, ļoti vajadzīga. Absolūti tev piekrītu, un tas ir tik ļoti interesanti, ka ir kaut kāda vienojošā stīga pilnīgi visām šīm epizodēm, kas var izskanēt tieši vai netieši, no katras no dāmām, tad tā arī ir bijusi tā sajūta, ka tā jau nav kaut kāda matemātisks uzdevums par kaut kādu vienu naudas summu, bet tā tiešām ir tā drošības un brīvības sajūta, ko mēs gribam, lai tā nauda mums iedod. Jā. Ka liels paldies, ka tu padalījies ar savu ceļu maizīti, liels paldies, ka jūs noklausījāties šo sarunu, uz tikšanos nākamnedēļ. Tā!